Man tādas ir daudzas, tikai tās visas ir tapušas ļoti sen, un es domāju, ka vairumā gadījumu nosaukumi nebūs pazīstami. Būtībā mans mīļais kino vēstures periods, kino periods 20. gadsimta 40. 50. gadi. Tā kā būtībā es mīlu absolūti visas filmas, kas ir tapušas šajās divās dekādēs, cits vairāk, cits mazāk, bet būtībā tas ir tas kino zelta laikmets. Jā, mans mīļākais žanrs ir tā dēvētais film noir. Tas ir amerikāņu kino, teiksim tā, subžanrs, kas bija ļoti populārs 40. gados un 50. gados līdz 50. gadu vidum. Un kuram, protams, ir arī turpinājumi mūsdienās, jo tas pats daudziem tuvais un mīļais Kventins Tarantino ir ļoti ietekmējies no filmu noir, un arī Davids Linčs, kas arī iespējams ir tādiem kino gardēžiem pazīstams uzvārds. Būtībā šis žanrs tajā savā klasiskajā būtībā, kā tāds filmu noir, netiek lietots. Tas ir beidzies jau 50. gadu vidū, bet ir dažādi, tā teikt, postmodernas versijas par šī žanra tēmu, teiksim tā. Tas pats Davids Linčs, teiksim, Malholandas ceļš un arī citas Linča filmas. Mēs dzīvojam tādā laikmetā, kad faktiski nekas vairs jauns nerodās. Mēs visi dzīvojam otrreizējās pārstrādes laikmetā, kad būtībā kino veidotāji, populārās kultūras veidotāji spēlējās ar jēdzieniskiem kodiem, simboliem, zīmēm, kas jau ir sen bijušas, jeb sen radušās 20. gadsimta kultūras vēsturē un arī vēl senāk. Un līdz ar to tātad mēs lietojam kaut kādas jau eksistējušas zīmes jaunās kombinācijās. Un, ja mēs runājam par to pašu noāru, tad šobrīd ļoti aktuāls ir šis neonoāra paveids, kurā arī, teiksim, ja kāds mīl Holivudas režisoru Kristoferu Nolanu, piemēram, filmu The Inception, ja pirmsākums, kurš bija arī Oskaru kandidāts un laureāts pirms pāris gadiem, tad būtībā arī šai filmai ir vistiešākās saknes Amerikas kino vēsturē, un ar ko ir stipri labākie no amerikāņu arī popkultūras produkts ražojušiem režisoriem. Viņi ļoti pamatīgi zina kino kultūru un kino vēsturi un prot šos vecos kodus piedāvāt jaunās pārsteidzošās versijās. Es domāju, ka Latvijā vispār ir ļoti maz profesionālu filmu, jo tēma par to, ka latviešu kino ir ļoti pieticīgs finansējums, par to ir daudz runāts, tā it kā visiem ir zinām un daudziem jau sen ir apnikus, bet tas, ka šo profesionālo latviešu filmu ir ļoti maz, līdz ar to ir arī parasti ir arī dažādas vilšanās, jo ir daudz skatītāju un ir tikai pāris filmas, tad katrs, protams, vēlas sagaidīt kaut ko sev tuvu un mīļu, taču es domāju, ka latviešu kino problēmas būtu lielā mērā atrisināts, ja būtu plašāks filmu piedāvājums, lai katram būtu viņa interesēm atbilstoši. Teiksim, kāds priecājās par jauno komēdiju sēņotāju, lūdzu, kāds priecājās par brīnišķīgo filmu mātēm un dēliem, Mammu, es tevi mīlu. Tātad latviešu filma, kas nesen plūca lauras Berlīnas kinofestivālā. Brīnišķīgi, lūdzu. Kāds priecājās par vēsturisku drāmu, ko piedāvāja Eķis ar Graubu? Lūdzu. Tātad ir jābūt, lai pilnvērtīgi funkcionētu nacionālais kino, ir jābūt iespējai veidot filmas dažādos žanros, un tad katrs atradīs sev kaut ko tuvu. Es esmu profesionāls filmas Mammu, es tevi mīlu fans, jo man liekas, tas tiešām ir ļoti liels panākums latviešu kino pēdējo, teiksim, pat 20 gadu ietvaros. Tā ir ļoti profesionāla, ļoti emocionāla filma, ko es tiešām sirsnīgi iesaku noskatīties lieliem, maziem,
ļoti vienkārši, ļoti emocionāls, uzrunājošs stāsts. Un būtībā filma, kas varētu būt kardināli arī laust to atturību pret latviešu kino kā tādu. Jo katram ir savs priekšstats par to, ka tas varbūt nav interesanti, tas nav man, tas ir tā vai šitā, bet šī ir tā filma, kas apgāž visas tādas mūsu tās sliktās aizdomas par to, kāds tad ir vai nav latviešu kino. Jo tas vienkārši ir ļoti kvalitatīvs, emocionāls stāsts, kādam ir jābūt kvalitatīvam kino. Droši vien tā nebūtu īpaši dinamiska, nebūtu īpaši asa sižeta filma, bet es domāju, ka par... Tā kā franču filma. Jā, droši vien tas būtu Eiropas kino galā. Tāds nepārāk nesteidzīgs, melanholisks, melodramatisks Eiropas kino. Bet par katru cilvēku var uzņemt filmu, visdažādākajos žanros. Tas būtu atkarīgs no autora, no tā cilvēka, kas tad veidot to filmu. Teiksim tā, ka Latvija ir viena no tām Eiropas valstīm, kur šī lejuplādēšana netiek uzskatīts par kriminālu noziegumu vai likuma pārkāpumu. Bet, teiksim, ja jūs pamēģinātu šādi niekoties Vācijā, jūs lietot torrents, jūs saņemtu policijas brīdinājumu un naudas sodu momentā nākamā dienā. Un tas pats notiek arī, jūs to darat Amerikas Savienotajās valstīs. Tātad tam ir konsekvences, un tas, ka mūsu valstī tas netiek klasificēts kā likuma pārkāpums, tā savā veidā ir pierādījums tam, ka mēs vēl kaut kur esam ļoti tuvu mežonīgai Krievijai, kurā arī tas netiek klasificēts kā likuma pārkāpums, bet būtībā civilizētā pasaule izvairās lietot torrentus, jo netiek nokārtotas autortiesības ar autoriem. Tātad, tas būtu šis likumiskais aspekts. Otrs aspekts ir tas, ka Kino tomēr ir kolektīvās skatīšanās forma. Tātad, un pilnvērtīgi kino attēlu var izbaudīt tikai uz lielā ekrāna. Ja mēs nerunājam par dažādi ar fotoaparātiem vai ar videokamerām uzņemtām tādām pusamateriskām filmām, bet runājam par lielo kvalitatīvo profesionālo kino, tad tomēr tam mērogam ir nozīme. Veidojot filmas, autors jau to ir iecerējis parādīt nevis 5x5 cm lielā ekrāniņā uz jūsu mobilā telefona, bet tas ir šis attēls kompozicionāli ir iecerēts daudz lielākam izmēram, daudz lielākam formātam, un tas būtībā strādā arī uz kaut kādu telpas dziļumu vai kadra dziļumu vai kadra kompozīciju, jo skatoties kaut kādā mobilā ierīcē, jūs nolasat visu to, tikai varat nolasīt to virspusējo informatīvo slāni, ne tos smalkumus, kas tur ir iekodēti filmas veidošanas procesā. Jūs nevarat skatīties uz mobilo telefonu, teiksim, Fellini filmas, teiksim, 20. gadsimta klasiku. Tā ir savā ziņā tāda tehnoloģiskā zaimošana, un jūs jau arī gūstat tikai tādu elementāru tādu informāciju, visu virspusējo informāciju, kas tas ir, bet jūs nebaudat to. Tas nav veidots tādam mazformātam, tas ir veidots pilnīgi citam formātam, pilnīgi citā ērā. Ja mēs runājam par vēsturiskām filmām, ja mēs runājam, teiksim, par mūsdienas Holivudas filmām, tad ko dara? Būtībā Holivudai, lai viņi cīnītos arī pret šo torrentu māniju, viņi papildus akcentē šo mērogu un dimensijas. Tātad, kāpēc 3-dimensiju tehnoloģija tagad tā tiek attīstīta? Viens no iemesliem ir tas, ka šis kinoteātris tomēr vēl var piedāvāt kaut kādu tādu vizuālo un juteklisko baudu, ko jūs nevarat gūt tajā savā mobilajā telefonā, skatoties, teiksim, Avatara novilkumu no torrentiem. Jūs negūstat to pašu iespaidu, ko jūs skatāties 3-dimensiju versijā kinoteātrī. Un tad Holivuda to apzinās, un tas arī būtībā viņas pēdējais arguments pret tā pasaules torrentizāciju. Tā kā tur ir dažādi aspekti, kāpēc tomēr ir vērts skatīties filmas kinoteātrī, vai vismaz skatīties dzīvoklī uz sienas kaut vai baltas, izmantojot projektoru, bet ne kaut kādās mobilās ierīcēs.
Man bija ļoti liels prieks, ka šī filma tika pamanīta Berlīnes kinofestivālā. Tātad man bija tā iespēja būt tur klāt. Un savā ziņā man arī bija iespēja šo filmu noskatīties vēl pirms šī Berlīnes festivāla un intervēt Jāni Nordu. Un tad tas savā ziņā ir tā ir brīnišķīga sajūta, ka tu jūti, ka ir tiešām manta, nevis ir kvalitāte, ir jēga, nevis ir tikai kārtējais PR akts vai pasākums, vai, kā mums nereti notiek, ka kāds kaut ko izgatavo kaut kādu darbu, vai vienalga kādā veidā, un izsūta preses relīzes pa dažādiem mēdījiem izsūta preses relīzes, un tad mēdī, ko dara, viņi nereti arī apraksta šos varoņus, kas ir izsūtījuši par sevi preses relīzes, un bieži vien jau tu saproti, ka tur ir tikai, tas darbs ir varbūt arī, teiksim tā, stiprāks par pašu darbu ir tas PR spēks, ja. Bet Jāņa Norda gadījumā bija pilnīgi pretēja lieta, ka tātad tu redzi, ka ir manta, ko ir talants, un ja veiksies, tad šī manta un šis talants tiks pamanīts, teiksim, tādā spēcīgā starptautiskā skatē, kas ir Berlīnes festivāls, kas savā ziņā režisoram karjerā, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs solis, jo jebkurā citā festivālā, kurā jebkad Jānis Nords pieteiks savu nākamo filmu, ja viņa CV ir šī balva Berlīnes festivāla, automātiski tas ir zināms bonus, tātad viņš piesaista festivāla programmētāju uzmanību, viņš vēlāk piesaista arī, teiksim, potenciālo producentu uzmanību, kas varētu ieguldīt naudu viņa jaunajā filmā, un potenciālo filmu pircēju uzmanību. Tā kā būtībā tas ir šie festivāli, kas, varbūt tiem, kas nesakot visai šī festivāla struktūrē, liekas, kas tur aizbrauc parādīja, jā, bet, būtībā tam, ja mēs runājam par Eiropas kino pārstāvjiem, kādi mēs esam, jā, tad bez šādiem festivāliem mēs vispār nekur nevaram tikt. Tātad, jo skaidrs, ka kaut kādā komerciālā iznomā latviešu filmas ārzemēs, ir jānotiek kaut kam neiespējamam, lai, teiksim, latviešu filmu rādītu Parīzes kinoteātrī. Tas faktiski nav iespējams, tas ir nereāli, jo tas nevienu tur neinteresē, ja? Bet, teiksim, ja latviešu filma kādreiz uzvarētu Kannu kinofestivālu, kas ir vēl svarīgāks par Berlīnes festivālu, tad tad šo latviešu filmu rādīja Parīzes kinoteātrī. Un līdz ar to tie būtībā šie festivāli tā ir vienīgā iespēja Eiropas kino pārstāvim vai mazas valsts kino pārstāvim tikt pie pasaules atzinības, jo nebūsim naivi, visur ir Holivuda, un mēs esam tik sīki un tik neievērojami, ka bez kaut kāda lielo Eiropas festivālu atbalsta un bez tur gūtās atzinības mūs nekur nelaidīs, mūs nekur nepamanīs, mēs nevienam nebūsim vajadzīgi. Tā kā tas ir mūsu vienīgais ceļš, un tas ir jāturpina darīt.